Es esmu Madara Riblova, Riseba, profesionālās bakalaura studiju programmas, uzņēmējdarbības vadība, direktore. Un ar mani šodien kopā ir 4. kursa studente Linda Baltā. Hallo! Čau, čau! Linda, sveika! Pastāsti lūdzu, kas tevi mudināja izvēlēties studijas uzņēmējdarbības vadībā? Tātad es izvēlējos Riseba, jo mana mamma īstenībā atrada šo programmu un viņa īstenībā izlasīja visu, kas ir piedāvājumā, un viņai bija tāds, Linda, kāpēc tev ir jāiet uz Latvijas universitāti ekonomistiem? Tas nav vispār tavs virziens, ej uz uzņēmējdarbību, tu esi kreatīvi, tev patīk vadīt, tev ir savs uzņēmums, jo tajā laikā es jau biju uzsākusi savu mazo mazulīti, un tad beigās es nonācu Risebā, un es nenormāli pateicīgi, jo tiešām nevienu brīdi, nevienu gadu es nenožēloju to, kad es esmu šeit, jo te ir fantastiski pasniedzēji, fantastiski kursa biedri un vienkārši, kā lai es saka, vieta, kur tu vari ne tikai iegūt izglītību, bet arī iegūt jaunus draugus, ne tikai no savas programmas, bet arī no citām programmām. Vai tu vari lūdzu pastāstīt, kuras ir tās labākās lietas, kuras tu šeit esi apguvusi šo jau gandrīz 4 gadu laikā? Principā jau kurs ir noslēdzies, diezgan daudz esmu apguvusi, bet vispilgtākais man ir palicis īstenībā atmiņā ir 3. kurs, tas bija mans favorīts, jo šajā kursā bija gan projektu vadība, kuru tu pēc tam vari izmantot kā pamatu savam uzņēmumam, kuru, kā lai saka, lai pieslīpētu vēl mēs drusciņu un ietu pie Lijā un Altuma, kā arī augstākā matemātika, kas, protams, mums ir nepieciešama, kā arī bija kurs, kurš atvēra dziļāku ieskatu par to, kā var izmantot mākslīgo intelektu, kas ļoti mums var palīdzēt mūsdienās, it sevišķi ņemot vērā, kādā mēs gadsimtā dzīvojam. Tad mums arī vēl bija loģistika, kas man manā uzskatījumā liekas ļoti svarīga no uzņēmējdarbības puses. Protams, arī no psiholoģiskā viedokļa es pat teiktu, šajā programmā bija 45% vairāk tēmēt uz to psiholoģisko, kā būt labākam vadītājam, līderim. Un kā redzēt potenciālo, pieņemsim, pēc kursa, pēc bakalaura pabeigšanas tu esi tomēr kā vadītājs citā uzņēmumā, tad arī, kā lai saka, tev ir jāredz tajos visos cilvēkos to potenciālo. Un ļoti daudzos kursos šo tematu mēs pārspriedām par to, kā tev būt labākam vadītājam, nevis tas, kurš ir bez mazai tikai naudu. Ja? Labi, tad ķersimies pie nākamā jautājuma. Kam, tavuprāt, šī programma ir piemērota un kuram labāk to neizvēlēties? Sākšu ar to, ja tu esi kreatīvais cilvēks, pilnīgi noteikti dodies uz mēdījiem, jo šī nebūs tā vieta, kur tu pārzināsi visu par mārketingu un tas ir vairāk par to, ka tev iedod pamatus tajā visā. Bet uzņēmējdarbības programmas topošajam studentam ir jābūt, ir iekšā jābūt tai ugunī par to, ka tu gribi darīt lietas, ka tu gribi būt tas līderis un ka tu sevī sajūti to. Un otrs ir tas lielais izaicinājums ir apvienot to, ka tev ir gan darbs, gan skola, protams, kā lai saka, ar laiku pie tā tu pierodi, tas, kā lai saka, sākumā var būt kā es ar to visu tikšu galā, bet tas nav neiespējams. Tādā ziņā, ja arī, pieņemsim, ir kaut kādi parādi, tad pasniedzēji ļoti, ļoti pretīm nākoši, un te nav bez mazai, ja tev ir parāds, tad apmēram pat tiec galā. Labi, Linda, tad varbūt tu vari padalīties, kas bija lielākie izaicinājumi studiju laikā un kā tu ar tiem tiki galā? Šis ir ļoti labs jautājums, jo es esmu saskārusies ar to, nenoliekšu, būšu atklāta. Vairāk tas, kad ir tik daudz iespējas, pieņemsim, man bija 2. gadā, es biju ļoti aktīvs skolām pašpārvaldes biedrs, kad es tiešām biju ar visām 4 iekšā. Un tad, tad ir tas moments, ka tev ir jāizvēlās vai studijas, vai tas, ka tu vari būt kopā ar foršiem cilvēkiem un organizēt pasākumus un pilnveidot sevi arī daudz citos veidos. Bet nekas nav neiespējami. Vienkārši ir jāizguļas, ir jāpēt kārtīgi un jāsaliek visu pa plauktiņiem. Tas pats kā uzņēmējdarbībā, tev vajag izveidot savu stratēģiju, tāpat arī tev vienkārši pašam ir sevi jāpilnveido un jāveido to plānu, kas un ko un kā, lai tu beigās neapjūtas tajā visā burpulī. Labi, Linda, tad varbūt pastāsti, kas ir visvērtīgākais, ko tu esi iegūsi šajā studiju procesa laikā un kas tev visvairāk paliks atmiņā?
Tā, visspilgtākais, kas man ir palicis atmiņā, ir pilnīgi noteikti projektu vadība, jo es pirms tam, teikšu, kā ir, kā es saku, projektu vadītāji, pirms tam maza pieredze man bija, bet tieši rakstīt pašus projektus man bija pilnīgi tukša lapa šajā visā un tiešām man iedeva skaidrību, ko ir jādara, kā ir jāraksta, jo mums ir tiešām ļoti arī profesionāla pasniedzēja. Un, jā, tādā ziņā es zinu to, ka šis ir tāds labs pamats nākotnes biznesiem, ko es nākotnē varu izmantot un iegūt Eiropas naudas, jo mēs kā nekā esam Eiropas Savienība, tāpēc ir tas jāizmanto. Ko man dar? Nebūs tā, ka tikai tu man uzdod jautājumus, bet tagad es tev uzdošu jautājumu. Es tev došu 10 sekundes. Pārliecini šobrīd šo personu, kas skatās šo video, kāpēc tieši šī uzņēmējdarbības programma Risebā? Linda, pirmām kārtām, man neviens nav jāpārliecina, jo par uzņēmējiem kļūst tas, kurš grib un tas, kurš ir līderis. Bet plusi ir tādi, šī programma ir paredzēta tiem, kas strādā, kas vēlas apvienot darbu ar mācībām, un tie, kas vēlas paši savu nākotnē noteikt algas griestus.